Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Missija s akcentam. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu. Labdien! Esat sveicināti raidījumā Misija ar akcentu. Šis ir Draugu pārvēršanas misijas veidots raidījums. Un šai raidījumā es vēlos ar jums apskatīt šādu jautājumu. Kurš var dibināt draudzes? Un šīs sesijas mērķis ir sniegt veiksmīgu draugu dibinātāju galveno īpašību raksturojumu. Un arī šeit mēs uzsvērsim aicinājumu nozīmi un dažas no tā bībeliskajām ietekmēm. Apspriedīsim formālās izglītības nozīmi pretstatā profesionālā izglītībai un piedāvāsim draugu dibinātāju pašnovērtēšanas veidu. Mēs zinām, lai dibinātu veselīgu draugu, arī pašam draugu dibinātājam ir jābūt veselīgam, veselam. Un šajā sesijā mēs iepazīsimies ar 5 veselīgu draugu dibinātāju pazīmēm. Un šobrīd pasaulē pastāv dažādi uzskati, un viens no tiem ir, kad, lai dibinātu draudzi, ir vajadzīga formālā izglītība. Formālā izglītība ir laba un ir vēlama, bet ja mēs tikai paļausimies uz tiem cilvēkiem, kas ir formāli apmācīti, ieguvuši formālu izglītību, pieņemsim Bībeles semināros, Bībeles institūtos, mēs nekad nesasniegsim plašu iedzīvotāju loku. Nav pietiekami daudz formāli apmācītu cilvēku, kuriem ir diploms, kuri beiguši šīs teoloģiskās iestādes. Un, lai strādātu ar cilvēkiem visiem pasaulē, kur šāda apmācība nav iespējama, vai arī iespējams, daži to arī pat finansiāli nevar atļauties. Un tad pastāv tāds otrs uzskats, kad draudzes nevar dibināt cilvēki, kam nav šīs formālās izglītības. Ko darīt? Ko darīt? Apmācība darba procesā. Tas ir viens no veidiem, kā atrisināt šo dilemmu. Starp 1 dienas semināru un 4 gadu apmācību seminārijā ir uz prasmēm balstīta apmācības metode, kas pazīstam kā modulārā pieeja. Un šī ir viena no atbildēm. Un šeit es arī varu piedāvāt to, ko es jums visu laiku esmu šīs iepriekšējās sesijas stāstījis. Šī tā draugu pavērošanas misijas modulārā apmācība. Un Dieva vārdā ir teikt šādi vārdi, kad cirvis ir kļuvusi neas un tā asmens netiek uzasināts, tad jāpieliek vairāk spēka, bet darbu veicina gudrība. Tas ir Salamans mācītājs 10.10. Un saskaņā ar šo pantu ir svarīga apmācība. Bez apmācības draugu dibinātājs ir kā neuzasināts asmens, un viņa kalpošanas efektivitāte ir daudz, daudz mazāka. Un apmācība uzasina mūsu prasmes, lai mēs varētu kalpot Dievam arvien efektīvāk. Un kā tad mums izvēlēties šo draugu dibinātāju jauno? Šeit tas arī ietver mājas grupas, mazās grupas, jebkuru kalpošanu, kā mēs varam izvēlēties kalpotāju. Iespējams, draugu dibinātāja identificēšana un atpazīšanas darbs pieprasa, ka mēs apdomājam dažus bībeliskus un garīgus elementus, kuriem vajadzētu būt atrodamiem mūsu izvēlētajā kandidātā. Un viens no svarīgākajiem principiem draudzes dibinātājiem ir jābūt Dieva aicinātam. Un apostuļu darbos 13.2 rakstīts šādi vārdi: nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es esmu viņus aicinājis. Un kā mēs varam zināt, kad cilvēks ir Dieva aicināts? Atbilde būtu tāda, ka Dievs aicina uz kādu konkrētu kalpošanu, viņš var izmantot vienu no šiem veidiem, vai arī visus kopā. Tātad šie veidi. Tā ir vārda liecība, sirds liecība
un citu cilvēku liecību. To, kuri jūs pazīst, un arī tie, kuri jūs nepazīst. Un 4. ir apstākļu liecība. Un viens no papildu pierādījumiem aicinājumu uz draudžu dibināšanu un obligāti nepieciešamību ir atbalstošs dzīves biedrs. Precētam dibinātājam ir nepieciešams viņa vai viņa laulātā drauga atbalsts. Kopā viņiem vajadzētu vienoties par katru dalību šai to, ko viņi dibinās. Vai tā ir draudz, vai tā ir mājas grupa. Kaut arī modeļi un dažādi atbalsta līmeņi atšķirās, tomēr gan dibinātājam, gan viņa laulātajam draugam ir jānododās kalpošanai. Un nopietni, bet viena no izplatītākajām kļūdām ir, kur var pieļaut precēts draudzes dibinātājs, ir nenovērtēt savu laulātā drauga nozīmi kalpošanā. Nekāda veiksmes draudzes dibināšanā nespēja izlīdzināt laulības izgāšanos. Cilvēks nevar cīnīties divās frontēs, nezaudējot vienu pusi. Ja tu esi precēts, neuzsāc jaunu draudzi bez savu laulātā drauga atbalsta. Un ko man darīt šai situācijā? Tātad jautājiet savam partneriem, laulātām draugam, kā viņa jūtās saistībā ar draudzes dibināšanu un kādas ir viņa dāvanas, viņas dāvanas un interešu jomas. Jautājiet viņai, kādas lietas saistībā ar draudzes dibināšanu liek justies nepatīkami. Runājiet par to, kā varat uzlabot šīs jomas. Kopā ar savu laulāto draugu diskutējiet par to, kāda būs viņa vai viņas iesaistīšanās šajā jaunajā draudzē, šajā jaunajā mājas grupā, un kā jūs rūpēsieties par savu laulību, par spīti kalpošanas prasībām. Un veselīgi draudzes dibinātāja īpašības. Kādas tas ir? Dieva aicinājums un vadība ir būtiska, bet, lai dibinātu veselīgu draudzes dibinātājiem, kā jau es iepriekš teicu, ir jābūt pašam veselam. Un arī turpmāk mēs apspriedīsim veselīgu un veiksmīgu draudzes dibinātāja īpašības. Un kādus cilvēkus mums vajadzētu sagatavot draudzes dibināšanai? Ar draudzes dibinātājiem piemīt īpašības, ko nosaka viņa Dieva dotā spēja dibināt augošu draudzi. Draudzes dibināšana ir sarežģīta. Pat viskvalificētākajam cilvēkam un gandrīz neiespējama nekvalificētam cilvēkam. Ja cilvēkam nav darbā nepieciešamo rīku, tad viņš būs vīlies pats, gan visapkārtējie. Ir daudz veselīgas draudzes dibinātāja īpašības, kuras varētu ņemt vērā, un lūk dažas no svarīgākajām, ar kurām es gribu šodien padalīties. Pirmais, tas ir redzējums, vai citiem vārdiem sakot, tā ir vīzija. Efektīvam dibinātājam piemīt spēja redzēt iespējas. Šai vietā, kur mēs vēlamies dibināt šo jauno draudzi, varētu teikt citiem vārdiem apstākļu vidū. Viņš redz skaidru bildi par to, kāda var būt nākotne un kādai te vajadzētu būt. Un spēja arī ar to dalīties ar tiem, kas ir daļa no viņa komandas. Viņa redzējums veselīgas draudzes dibināšanā palīdzēs viņam izturēt grūtos brīžos. Ja tu zini, uz ko tev Dievs ir aicinājis, citiem vārdiem sakot, un tev ir šī vīzija, tad vienalga kāda laika nāks, tu iesi un piepildīsi šo Dievu doto redzējumu savā dzīvē. Un atcerieties, Bībelē ir šādi panti. Kā gan, lai mans vaiks nebūtu noskums, kad pilsēta, mana tēva kapu vieta, ir izpostīta un tās vārti sadedzināt ugunī. Tā ir Nehemijas grāmata 2.3. Un Nehemija redzēja iespējas postu vidū Jeruzalemē. Un lasām tālāk, kas rakstīts Nehemijas grāmatā 2.5. Ja tas ķēniņam šķiet labi un tavs kalps ir patīkams tavā priekšā, tad es lūdzu, ka tu sūti mani uz Jūdu, uz manu tēvu kapu pilsētu, lai es to atkal uzceļu.
Un otrā īpašība, ar kuras vēlētos dalīties, ir līdzjūtība. Draudžu dibinātājs saskarās ar juteklīgiem, salauztiem, disfunkcionāliem cilvēkiem. Tāpēc viņam ir nepieciešama tāda sirds, kāda bija kam? Kāda bija Jēzum. Un Marka 6.34 teikt šāda vārda. Un Jēzus izkāpdams malā redzēja daudz ļaužu, un viņa sirds viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā avis, kam nav gana. Un viņš sāka tos daudz mācīt. Un šodien mēs dzīvojam tieši tādā pašā pasaulē, ka mums apkārt ir daudz cilvēku, kur nepazīst Kristu, un kuriem nav gana. Un kuri dzīvo dažādos apstākļos, gan sliktos, gan labos, bet viņiem visiem ir nepieciešams Kristus. Un Mateja evaņģēlijā 11. nodaļā 28.30 ir teikt atkal šādi vārdi. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirds pazemīgs. Bet jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams un mana nasta ir viegla. Mateja 12.20. Ielūzoši miedri viņš nesalauzīs un kvēlojoši dakti viņš neizdzēsīs. Tiekams viņš taisnībai dos uzvaru. Amen. Un trešais punkts tai pašmotivācija. Tiem, kas ir aicināti kalpošanā, ir iekšējs virzītājs spēks, kas liek viņiem doties Dievu aicinājuma virzienā savā dzīvē. Iespējas nerodās pašas no sevis. Tās rada mums Dievs. Un mums ir dots šis uzdevums piepildīt šīs iespējas. Tu vari atteikties un nepiepildīt Dieva plānu savā dzīvē. Un tu vari teikt Dievam jā un darīt to, ko Dievs tev ir vēlējis, lai notiktos tavā dzīvē. Un ceturtais tā ir elastība. Šis ir viens no maniem tādiem mīļākiem raksturojumiem. Dibinātājs saprot, ka lietas nevienmēr notiek tā, kā sagaidīts, un vēl mazāk tad, kad tiek dibināta šī ticīgo kopienu. Un viņam ir jāspēj veikt izmaiņas, ja to pieprasa situācija. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē mums? Reizēm Dievs atver durvis, reizēm Dievs kādas durvis var ciet, un mums jābūt gataviem doties tai virzienā, atstāt to, kas varbūt nestrādā, un doties tai virzienā, kur Dievs mums ir atvērs durvis, un kas strādā. Un 2 ieteikumi. Darbs ar cilvēkiem pieprasa elastību. Tā kā katram cilvēkam ir sava griba, savas idejas un savas vēlmes. Dibinātājiem nevajadzētu interpretēt citu ieteikumus kā prasības, jo būs cilvēki, kas teiks, dari tā būs pareizi. Man Dievs teica, ka tev jādara tā, bet Dievs ar mums katru runā arī individuāli, jo ne katrs ieteikums ir labs. Un mums jāmāk izvērtēt šie ieteikumi, ko mums dod cilvēki. Un vēlēšanās apsvērt citu cilvēku idejas nenozīmē darīt visu, ko viņi saka, nepārdomājot šīs lietas. Un piektais, tā ir neatlaidība. Mājas grupas, draudžu dibināšanas darbs ir grūts, būs savu prieki un būs arī savs vilšanās. Un draudžu dibinātājiem ir jāspēj turpināt arī iesākt to. Ja kāds no komandas biedriem jūs aiziet no komandas, jūs atstāja. Un izlasīsim 2. vēstuli Timotejam, 4. nodaļu no 9 līdz 18. Steidzieties šurp pie manis ātri, jo Dēma ir atstājis mani, mīlēdams tagadējo pasauli, un ir devies uz Tesaloniku. Krescens uz Galileju, Tic uz Dalmatiju. Lūk ir vienīgais pie manis. Marku ņem un atved sev līdzi, jo viņš ir ar mani ļoti noderīgs kalpošanai. Tehnika es nosūtīju arī uz Efezu. Mēteli, ko es esam atstājis strādā pie karpa, atved šurp. Arī grāmatas, pirmām kārtām pergamentus. Kalējs Aleksandrs ir man nodarījis daudz ļauna. Mūsu kungs atmaksās viņam pēc viņa darbiem. No viņa tu arī sargies. Viņš ir arī ļoti lielā mērā pretojies mūsu vārdiem. Man pirmo reizi aizstāvoties neviens nebija klāt, bet visi bija man atstājuši.
to, lai viņam nepielīdzina. Bet tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai ar manu sludināšanu būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to. Un es esmu izrauts no lauvas rīklas, izrauts man ir tas kungs no katra ļauna darba un izglābs savu debesu valstībā. Viņam lai gods un slava mūžīgi. Āmen. Tā kā cilvēki būs, kur pa jums runās, kur aprunās, kur teiks pat ļaunas vārdus, kur jūs atstās. Bet mēs esam tam gatavi. Un nākošais punkts būtu tuvība ar Dievu. Draudžu dibinātājiem ir jābūt pierādījumiem par spēcīgu pielūgsmes un lūgšanas dzīvesveidu. Draudžu dibinātājiem ir jābūt pierādījumiem par spēcīgu pielūgsmes un lūgšanas dzīvesveidu. Uzsākot darbu ar dziļu garīgo spēku un atrodaties garīgajā augstākajā punktā. Ko tas nozīmē mums? To, ka mums ir nepieciešams Kristus katru dienu, to, ka mums nepieciešams Dieva vārds katru dienu, to, ka mums nepieciešama lūgšana katru dienu. Tas ir mūsu dzīvesveids. Un 7. punkts. Veselīga attiecību veidošana prasmes. Draudžu dibinātājiem spēja veidot veselīgas savstarpējos kontaktus ar citiem cilvēkiem, un viņam vai viņai ir ietekme pateicoties savām sociālajām dotībām. Draudžu dibinātājiem ir labas attiecības. Ar ko? Ar garīgo autoritāti. Draudžu dibināšanas komandas vadītāju. Tiem, kurus viņš vēlās uzrunāt, vietējās sabiedrības vadītājiem, cilvēkiem vietējā sabiedrībā un arī citiem vadītājiem. Un šeit varētu teikt tādus vārdus, ka cilvēkiem nerūp tik daudz, cik jūs zinat. Kamēr tu nezini to, cik ļoti jums rūp citi cilvēki. Un ticība, 8. punkts, ir ticība. Neviens pilntiesīgs draudžu dibinātājs nedzīvo ar saviem spēkiem, bet gan ar Dieva spēku. Draudžu dibinātājs dzīvo no savas ticības un tic Dieva uzticamībai, ka viņš nodrošinās visus nepieciešamo, lai sasniegtu mērķi. Un šeit varētu citēt pants no Caharijas grāmatas 4. nodaļas 6. panta. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebaots. Un 9. punkts, tā ir komandas domāšana. Draudžu dibinātājs zina, kā iesaistīt citus cilvēkus kalpošanā, lai viņi justos šīs komandas daļa. Cilvēki pievienojas jaunas draudzes vīzijai, jo dibinātājs tos padara par neatņemamu misijas sastāvdaļu. Jo draudžu dibinātājs to nevar paveikt viens. Un viņam ir jāsadarbojas arī ar citiem. Jāspēj viņus iedrošināt, palīdzēt viņiem attīstīt savas dāvanas, nedomājot par to, kurš saņems atlīdzību. Piemērs. Bībelē daudz piemēru, un viens no piemēriem ir Nehemija. Un bīstamība. Vairāk draudžu dibinātāji nekā mēs vēlētos mēģina veidot draudzi vieni paši. Un šeit varētu teikt, ka ir daudz cilvēku, kurus vēlētos dibināt draudzes, sāk kaut kāds darbs, bet izmanto cilvēkus vienkārši kā kalpus, kas izpild viņu vēlmes un neizmanto tās dāvanas un tos talants, ko Dievs ir devis katram no saviem bērniem. Un galvenais, kas ir strādājot komandā, cilvēks darbā saglabā spēku, un viņam ir cilvēki, uz kuriem var paļauties gan labos, gan sliktos laikos. Tas ir komandas darbs. Lai izveidot komandu, veiksmīgs draudžu dibinātājs zina, kā izmantot citu cilvēku dāvanas dažādos kalpošanas aspektos. Viņš motivē, iesaista citus cilvēkus, atbilstoši viņu dāvanam, lai sasniegtu labākus rezultātus. Un 10. punkts. Tā ir dedzība par pazudušajiem. Dedzība par pazudušajiem. Jo mūsu mērķis draudžu dibināšanā ir aizsniegt pazudušos cilvēkus. Nevis pārdzīt avis no viena ganāmpulka uz citu ganāmpulku,
bet aizsniegt pazudušos cilvēkus. Un mums ir jāmeklē, kur tie atrodas. Mēs nezdzīvosim dzīves citā akvārijā. Kaut vai Jēzus ir teicis šādus vārdus, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Matejs, Marks, Luka, tas tur ir rakstīts. Jā, viņš mūs dara par cilvēku zvejniekiem, bet mēs neiesim uz citu draudzu, uz akvāriju un tagad nezvejosim zivs. Mēs iesim tur, kur ir pazuduši cilvēki. Mēs sludināsim Dievu vārdu, stāstīsim par Dievu darāmiem darbiem gan mūsu dzīvēs, gan citu cilvēku dzīvēs, ka Dievs ir vienīgais Kristus, tikai caur Kristu. Viņš ir tas, kurš spēj glābt, kurš mums dod šo mūžīgās dzīvības cerību, kurš var atbrīvot no dažādiem mūsu atkarībām, no alkohola, narkotikām un dažādu citu veidu atkarībām. Un dod tev jaunu sirdi, jaunu dzīvi, dod tev mērķi dzīvei. Un 11. man šeit ir minēta tāda lieta kā zināšanas par sabiedrību. Un mums vajadzētu zināt, kāda ir sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, un uz kuriem mēs vedīsim draudzi, lai tā iesaistītos šais sabiedrības. Kā to varētu jums tā vienkāršāk teikt, lai iesaistītos darbā, kas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizsniegt šo sabiedrību. Un draudžu dibinātājs atbild uz šīs sabiedrības vajadzībām. Tas mums ļauj iepazīt vairāk sabiedrību un to, kā draudz tai var kalpot. Tā ir tā sociālā kalpošana, ka mēs redzam, ka tur ir vajadzība un mēs uz turieni dodamies. Mēs kalpojam sabiedrībai. Jā, mēs kalpojam arī viens otram, saviem brāļiem, māsām, bet mēs dodamies arī uz āru un kalpojam sabiedrībai. Jo Dievvārdā ir tādu vārdu teikt, ka Dievs nāca pie pazudušajām avīm. Un mums ir jāmeklē šīs pazudušās avis, kuras tur ārā ganās, kurām nav gana, kuras nepazīst Kristu. Un ja mēs iesaistīsimies šai sabiedrības dzīvē, stāstīsim par Kristu, tad mums arī būs lielāka ietekme uz sabiedrību, tiem, kas atrodas ārā. Un ja mēs paskatāmies, kādas tad ir vajadzības tur ārā, ārpus draudzes, ārpus mājas grupas, tas ir ģimenes laulības problēmas, tas ir alkoholisms, tā ir vientulība, tā ir netaisnība, tas ir bats, nabadzība, tas ir izglītības trūkums. Nav vietas cilvēkiem, varbūt tās nav mājas, kur dzīvot. Tā ir arī nodarbinātība, un, protams, ir daudz citas lietas, kuras šeit varētu pierakstīt. Un šajā gadījumā mēs varam lūgt Dievu, lai viņš mums parāda, izšķirt šīs lietas, kurām mums jāpievēršās būtu vairāk. Tās, kas ir mūsu lokālajā vietā, tur, kur mums atrodas mūsu mājas grupa vai šī jaunā draudze. Un arī mēs varam lūgt, lai Dievs nodrošina resursus, lai mēs varētu kalpot šiem cilvēkiem. Un kā 12. punkts man ir šeit tādu vārdu rakstīts, spēja pielāgoties. Kāds varbūt teiks un iebildīs man, spēja pielāgoties. Tas nozīmē to, ka mēs redzam šos izaicinājumus sabiedrībā, ka mēs dodamies uz šo konkrēto vienu izaicinājumu. Kā es jau pirms tam lasīju, varbūt tas ir alkoholisms, tā ir atkarības kaut kāds, uz kurām mēs vairāk fokusējamies. Un tad mēs varam šajā gadījumā šo darbu darīt efektīvāk. Un Bībelē tādu vārdu teikt. Romietiem Pāvils kļuva kā romietis un grieķiem kā grieķis. Ko tas nozīmē mums? Tas nenozīmē, ka mums ir jākļūst par narkomāniem vai atkarīgiem cilvēkiem vai bez mājas vietas cilvēkiem. Bet mums ir jāsaprast šo cilvēku domāšanu. Mums ir jāiedziļinās viņu vajadzībās. Bet vajadzība ir tikai viena.
iepazīt Kristu. Iepazīt Kristu. Un tad pārējās lietas tiek atrasinātas, pārējās lietas tiek piemestas. Dievs atbrīvo no atkarībām. Dievs dziedina. Dievs var izdarīt visu, bet atdod savu sirdi, dzīvi Kristum. Un Filipiešiem 4. nodaļā 13. pantā ir teikts, nekas man nav svešs, brotu paēdis būt un izsalts, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Mums ir gataviem jābūt visiem izaicinājumiem, kāda var būt mūsu kalpošanas laikā. Protams, Pāvils teica, ka viņam nav nekas svešs. Viņš prot dzīvot bagātībā, prot dzīvot nabadzībā, būt paēdis, un tai pašā brīdī viņš ir gatavs ciest badu. Un tas tikai viena iemesla dēļ, lai pievestu cilvēkus Kristum. Mums var būt dažādas dzīves situācijas. Bet Dievs tām visām mūs ved cauri. Amen. Un šī tā labā ziņa. Kopā ar Kristu mēs spējam lēkt pāri visiem mūriem. Un 13. punkts man ir šeit nodošanās draudzes visaptverošai izaugsmē. Veselīgi draudžu dibinātājs tic, ka draudze pieaugs. Ne tikai skaitliski, bet arī organiski un garīgi. Ticīgie pieaug šādās jomās. Pieaug garīgi, pieaug organiski un pieaug eksponentiāli. Un draudzes dibinātājs uzsāk draudzi, katra šī vārda nozīmē, jo viņš evanģelizē, viņš dara par mācekļiem. Tas nozīmē to, ka viņš ne tikai sēja vārdu, bet arī ar to dalās, māca par vārdu. Un tas tikai viena iemesla pēc. Tāpēc, ka Dievs mums ir devis šo aicinātāju būt par mācekļiem un darīt cits par mācekļiem. Stāstīt par to, ko Kristus ir izdarījis mūsu dzīvēs. Viņš mums visiem devis šo uzdevumu. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdām Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā un mācīdām visu, ko es esmu jums pavēlējis. Šī tā lielā pavēle, ko Dievs mums ir devis. Un viņš mums ir apbruņojis un sūta mūs šai misijas laukā, šai darba laukā. Un jautājums ir tikai viens, vai tu teiksi jā vai nē. Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā biju es, Aivars Reimanis. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen. Misión con acento. Mission with an accent. Mission mit Akzent. Misija s akcentom. Missão com sotaque. 带口音的使命。 Misija ar akcentu.